Prieks ir kustībā, to zina ik viens, kurš savu ikdienu nevar iedomāties bez pastaigām, skrējieniem vai riteņbraukšanas, bet sāpes locītavās un stīvums šo prieku var mazināt vai vispār liekt. Tas attiecināms gan uz jauniem, gan gados vecākiem cilvēkiem. Sāpju veidi ir dažādi, bet visnepatīkamākās sāpes, kuras izraisa šos kustību traucējumus, tas ir sāpes kopā ar stīvumu. Un tās ir sāpes tajās kustošajās ķermeņa daļās, kas mums vajadzīgas ikdienas darbā. Tās ir rokas, tās ir plaukstu sīkās locītavas, un faktiski nav tāda darba, kur tas nav vajadzīgs, sākot ar mājasaimniecību un beidzot ar kompjūteriem un beidzot ar lidmašīnu vadīšanu. Un otra tāda vieta organismā, tas ir mugurkauls, ja mēs to saucam par aksiālo skeletu, no galvas līdz astes kaulam, un arī šajās locītavās mēdz būt šis iekaisums, un tas kombinējas ar sāpēm un ar stīvumu, un jūs saprotiet, ka ja nevar cilvēks noliekties ne uz vienu pusi, tad tās ir lielas problēmas. Pēdējā laikā veiktie zinātniskie pētījumi ir parādījuši, ka glikozamīns un hondroitīns ir ļoti efektīvas vielas. Tās atrodas mīkstajos skrimšļos locītavu šķidrumā. Minētās vielas ir nepieciešams normālai skrimšļu un locītavu darbībai. Glikozamīna un hondroitīna lietošana var būt īpaši noderīga padzīvojušiem cilvēkiem. Tie uzturu bagātinātāji, kuri ir ar minimālu pretiekaisuma efektu, piemēram, tā saucamie antioksidanti, viņi, protams, ir derīgi locītavu iekaisumu izcelsmes sāpju papildus ārstēšanā, tādēļ, ka viņi ir kā tādi produkti, kā tāda pretinde tiem procesiem un tiem bioloģiski aktīvajiem substrātiem, kas rodas iekaisuma laikā. Joint Protection satur divas locītavu veselībai svarīgas vielas – hondroitīnu un glikozamīnu. Hondroitīns ir normāla skrimšļa sastāvdaļa. Tā pamatfunkcija ir skrimšļa elastības uzturēšana, kur tas nodrošina piesaistot saistaudiem šķidrumu. Tāpat uzskata, ka hondroitīns arī bloķē enzīmus, kuri noārda skrimsli un kalpo par izejmateriālu skrimšļa atjaunošanai. Pētījuma rezultātu analīzē hondroitīns tiek uzskatīts par efektīvāku substanci nekā glikozamīns, tāpēc Joint Protection kapsulās ir apvienotas abas šīs vielas. Glikozamīns ir viela, kas veidojas mūsu organismā. Tomēr tā iedarbība locītavās ir devas atkarīga un tādēļ tā lietošana ir liederīga, īpaši gados vecākiem cilvēkiem, kuriem glikozamīna veidošanās notiek lēnāk. Glikozamīns palīdz skrimšļa, saišu un cīpslu atjaunošanā. Pēc literatūras datiem locītavām nepieciešamais glikozamīna vai tā kombinācijas ar hondroitīnu daudzums ir vismaz 1200–1500 mg dienā. Divas kapsulas Joint Protection satur glikozamīnu sulfātu 1000 mg, hondroitīnu sulfātu 800 mg. Tātad kombinācijā 1800 mg. Aprīlī Joint Protection 30% atlaide A aptieku tīklos un Mana aptieka. Joint Protection kusties brīvi.